Iedzīvotāju paradumi mainās, līdz ar to arī Latvijas pasts. Talsu nodaļa pārtapusi par jauna koncepta klientu centru un pārcēlusies uz tirdzniecības centra telpām. Turklāt šeit būtiska vides pieejamība, nodrošināta piekļuve cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem un vecākiem ar bērnu ratiņiem. Blakus mums ir autoosta, mums ir stāvlaukums, kur piebraukt. Pie reizes klienti var atbraukt, iepirkties un izmantot arī pastavu un maksājumu pakalpojumus. Man ļoti patīk. Es vakar pirmo reizi šeit atbraucu un es biju tiešām priecīga un apmierināta, jo man ļoti patīk. Pirmajā dienā apmeklētāji ieradās viens pēc otra tik dabiski, ka šķita, ka klientu centrs šeit bijis gadiem. Pa kādam klauvētājam pie iepriekšējām durvīm gan vēl esot, bet mūsu sastaptie klienti atzīst, ka bijuši jau informēti par pārcelšanos. Godīgi sakot, man patika arī iepriekšējā vieta, jo tas man bija tuvāk, bet jauns ir jauns, jā. Es nevarētu teikt, ka man šausmīgi patīk. Ļoti šaurs. Man liekas, ka ļoti šaurs ir šeit. Vai ne? Cilvēku būs vairāk, bet tā jau nesmuki. Tepat tās ir veikals. Tas ir atkal izdevīgi. Protams, daudziem cilvēkiem nav jābrauc uz centru. Mainījies arī darba laiks. Klientu centrs turpmāk darba dienās būs atvērts no 9 līdz 8 vakarā, bet brīvdienās līdz 5. Daudzi cilvēki strādā no rīta līdz vakaram, vai ne, un netiek uz pastu. Bet tas būs kolosāli, jā. Bet jums būs jāstrādā ilgāk, būs garāks darba dienas pašām. Jā, darbdienas tas nekas. Varbūt sestdienas, svētdienas būs jāpierod pie to, ka jāstrādā. Bet nekas, mēs jau esam 3. Būs labi. Iepriekšējās pasta telpās Lielajā ielā vēl palicis piegādes punkts un pastnieki, taču marta beigās viņi atgriezīsies iepriekšējās sadalas centra telpās Miera ielā 35. Šeit mums varbūt centrā ne tik ļoti bija iespējas tās automašīnas pastniekiem arī atstāt. Kā jau mēs zinām, mums ir 14 jau Latvijas pasta auto. Tur būs atsevišķi tieši arī viņiem stāvlaukums. Sētā varēs iebraukt, nebūs arī uz ielu mašīnas jāatstāj. Pavisam Latvijā plānoti 15 jaunā koncepta klientu centri. Šis bija otrais, kas atklāts reģionos. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.